Šī video temats ir par to, kā notiek vielu izvadīšana augiem. Par šo tematu informācija pieejama Līgas Sausiņas 8. klases bioloģijas mācību grāmatā, 128. 132. lapas pusē. Grāmata ir pieejama arī māconis Zvaigzne LV, un šī grāmata ir izmantota kā avots, lai radītu šo video. Sasniedzamie rezultāti video beigās jums vajadzētu veidot skēmu par to, kādas vielas izvada augi un kāpēc to dara, analizēt informāciju par eksperimentu, lai novērtētu, kā lapu skaits ietekmē transpirācijas intensitāti. Un noteikti eksperimenta lielumus, formulēt pētāmo problēmu un hipotēzi. Kādas vielas izdala augi? Augi izdala skābekli, kurš rodas fotosintēzē. Augi izdala ogleskābo gāzi, tā rodas elpošanā. Liekais ūdens tiek izvadīts ārā, lai atbrīvotu vietu jaunam ūdenim ar minerālvielām, ko augs uzņem ar saknēm no augsnes. Gaistošās vielas ir tās, kurām ir smarža, patīkama vai nepatīkama, un šīs vielas var kādu pievilināt vai atbaidīt. Piemēram, smaržīgs ābeles zieds pievilina biti, jo bite zina, ka tajā vietā būs nektārs. Savukārt ir augi, kuru smarža dažiem dzīvniekiem ir nepatīkama, tādā veidā augi sevi pasargā no apēšanas, piemēram. Un ir augi, piemēram, tie ir skujkoki, kas izdala sveķus. Sveķi izdalās no auga vietās, kur ir ievainojumi, un sargā brūci no infekcijām. Augiem būtu jāveidojas vielmaiņas procesā ar atkritumvielām, kur tās paliek. Viengadīgajiem augiem, kas katru gadu iet bojā rudenī, atkritumvielas uzkrājas visā augā. Un tas nozīmē, ka jo tuvāk rudenim, jo vairāk auga ķermenī, auga organismā ir uzkrājušās atkritumvielas. Tātad, ja mēs vācam ārstniecības augus, tad to vislabāk darīt vasaras pirmajā daļā. Auga atkritumvielas gan mums parasti nav kaitīgas, bet tās var mainīt auga garšu. Savukārt daudzgadīgi augi atkritumvielas uzkrāja lapās, rudenī lapas nobirst, un šādā veidā augi atbrīvojas no sev nevajadzīgām vielām. Pa kuriena vielas tiek transportētas? Caur atvērsnītēm. Atvērsnītēm pamatā ir divas slēdzējas šūnas, kurām ir pupas forma. Slēdzējas šūnām ir atšķirīga uzbūve šūnafalka iekšējai un ārējai daļai, tāpēc slēdzējas šūnas pa vidu veido atveri. Un atveres šī sprauga var mainīties atkarībā no tā, kāda ir apstākļi un kādas ir auga vajadzības. Chloroplasti atrodas iekšā atvērsnīšu šūnās, tāpat kā visās pārējās sagaudu šūnās, un apkārt šīm atvērsnīšu šūnām ir parastas lapas epidermas šūnas. Tātad ar lapas sagaudu. Kurā vietā atvērsnītes atrodas? Atvērsnītes visbiežāk atrodas lapas apakšpusē, jo tur tā mazāk traucē apkārtēji apstākļi, mazāk traucē arī saules siltums, kas liktu ātrāk iztvaikot ūdenim, un tāpēc novietojums apakšpusē ir izdevīgāks. Cik daudz ir atvērsnīšu? Vidēji uz 1 kvadrātmilimetru ir 300 atvērsnīšu. Katra no tām izdala ļoti nelielu molekulu skaitu, bet visas kopā tās izdala ārā to, kas augam nepieciešams. Transpirācija ir iztvaikošana no auga lapām. Tātad ūdens iztvaikošana no auga lapām. Transpirācija notiek tik ātri, cik tas ir nepieciešams augam. Transpirācija notiek ātrāk, ja apkārt ir silts un ja ir vējains laiks, kas aizpūš projām ūdens molekulas. Tas nozīmē, ka siltā un vējainā laikā mums savā dārzā augus jālaista biežāk. Transpirāciju samazina vēsums, vēsāks laiks un arī ūdens tūkums, jo augi kādu brīdi spēj taupīt ūdeni, ja gadījumā tas nav pietiekami daudz. Kā var transpirāciju novērot? Ja mēs apliktu apkārt auga lapām parastu maisiņu, tad pēc kāda laika mēs ieraudzītu, ka šajā maisiņā kondensējas ūdens, kuru augs ir iztvaikojis.
Un tas ir viens no veidiem, kā var dabūt ūdeni vietās, kur dzeramā ūdens nav pietiekami daudz. 132. lapas pusē grāmatā ir informācija par eksperimentu. Tad skolēni sagatavoja eksperimentu, lai pētītu telpaugu transpirāciju, aplaistīja divus vienas sugas telpaugus ar vienādu daudzumu ūdens, augsni podiņos nosedz ar plēves maisiņu, lai ūdens neiztvaikotu no podiņa, bet tikai no auga lapām. Podiņus ar telpaugiem novietoja vienādā siltā vietā uz palodzes un pārsedz ar vienādiem sausiem stikla kupoliem. Šiem kupoliem bija vienāda masa. Pēc vienas dienas skolēni nosvēra abus kupolus, un visi pārējie eksperimenta apstākļi un rezultāti parādīti tabulā. Tātad eksperimenta sākumā pirmajam augam ir 6 lapas, otrajam 4. Visi pārējie apstākļi ir vienādi. Pamatā ir stikla plāksne, tad ir podiņš, kas ir plēvis maisiņā, lai neiztvaikotu ūdens, augsts stikla kupols, un tā kā ūdens tvaiki nevar tikt ārā no šī kupola, tad tie sakrājās uz kupola iekšējās virsmas. Telpas temperatūra 20 grādi, eksperimenta ilgums 24 stundas, kupola masa sākumā 200 grami, bet eksperimenta beigās pirmā kupola masa 250 grami, otrā kupola masa 225 grami. Un tad, ko skolēni vēlējās izpētīt? Tā kā viņi izmantoja augus ar dažādu lapu skaitu un pētīja transpirāciju, tas nozīmē, ka skolēni vēlējās izpētīt, kā lapu skaits ietekmē iztvaikotā ūdens masu, jo viņi beigās šo ūdeni nosvēra kopā ar kupolu. Kādi apstākļi bija vienādi? Tad abos divos eksperimentos bija vienāda temperatūra, vienāds apgaismojums, vienādi trauki, viena augu suga, tātad tie visi ir fiksētie lielumi. Kas eksperimentā tika mainīts? Tātad tika mainīts auga lapu skaits. Kāda varētu būt hipotēze? Mums ir jāsasaista šo lielumu, kuru mēs mainām, ar to lielumu, kuru mēs beigās mērīsim. Tad mēs mainām lapu skaitu un beigās mērīsim, cik daudz ūdens iztvaikoja no šīm lapām. Tātad, kā mēs varētu padomāt, ka jo vairāk augam ir lapu, jo vairāk ūdens tas iztvaikos. Un kāda likuma sakarība tika novērota, tabulā redzams, ka augs, kuram bija 6 lapas, izdalīja vairāk ūdeni nekā tas augs, kuram bija atstātas 4 lapas. Tātad, jo augam ir vairāk lapu, jo iztvaikošana notiek intensīvāk, ūdens tika iztvaikots vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka katrai lapai apakšā ir atvārsnītes, jo vairāk lapu, jo vairāk atvārsnīšu, un attiecīgi arī vairāk tiek iztvaikots ūdens. Šī video beigās tev ir jāmāk atbildēt uz jautājumiem, kādas vielas izvada augi, kāpēc, vajadzētu saprast informāciju par eksperimentu un noteikt eksperimenta lielumu, spētāmo problēmu un hipotēzi.